Labdien! Esmu Jānis Platais no Gobu mājām Alūksnē, un šodien jums stāstīšu par cilvēkiem, kas dzīvo Latvijas malā, pie pašas Igaunijas robežas. Īsāk sakot, mani stāsti būs par un ap malēniešiem. Jūs ticat tam, ko es saku? Ticat taču vai ne? Un kuram taisnība, man vai jums? Malēnietis vienmēr saka tā. Taisnība tam, kurš vairāk tiepjas, tātad taisnība man. Pirmais gabals. Ziniet, malēnietis ir varen mūzikals ķeneris. Viņš sīt, pūš, spiedz, peld, sadod. Man mamma bieži saka, tu gan, Jānīti, kā pirmā vijola, vienmēr visur pa priekšu. Bet viendien noklausījos, ko mamma pēc darba saka vecmāmiņai. Zini, šodien nekāda lāga darba nebija. Sitām trinikus, izrādās vienkārši slinkojušas. Bet mazā kaimiņu Vizma pagājušo nedēļu tik skaļi pūta vaļā biļļas, ka vai puspasaule noskanēja. Izrādās nokritusi un stipri sasitusi kāju. Tētis ātri uzmetis aci un teicis, kaus pušu gan. Bet no Aurēnu mājām vakar bija dzirdami spalgi spiedieni. Aurēnu vecākā meita vilkusi tūmu aiz pirti, un tevs kārtīgu birgu sadevis. Un vēl šāds gabals. Opekalnas draudus mācītājs Bruno Trejs apmeklējis draudus locekļus mājās. Reiz ziemā, kad ātri iesākusies tumsa, tad mācītājs bijis nomaldies un nevarējis atrast ceļu uz mācītāja mūžu. Šis ieraudzījis mežā gaismu. Tur netālu no Dēlinkalna kāds igaunis cirtis malku. Mācītājs piegājis pie ugunskura un teicis, es Trejs, esmu Trejs. Igaunis lāga nesapratis atbild. Natreis, noc viņu sasildīs. Kad mācītājs bijis sasildījis, tad vilka modē vilka prom. Nu gan, pēdējais gabals. Kāds kungs pavasarī saimniekam biedēs 2 vēršus ganīt. Vasaru saimniekam nebija ko ēst. Šis paņēmis vienu vērsi un apēdis. Rudenī tikai ar vienu vērsi pie kunga. Kungs ieraudzīdams sev neko uzbļauj. Tu vērsi tāds, kur otrs palicis. Kur otrs palicis? Te jau abi. Tas ir tas viens un es tas otrs. Pats tā teicāt. Nu gan, pietieks izpasakas.